būt šī konferencē, bet dzīvi vienas tādas korekcijas, jo, protams, es konferences pieteicos kā dalībniece, bet tā kā Ines Šteto nevar piedalīties šī konferencē, tad viņa lūdza mani sagatavot prezentāciju, un šodien no rīta es arī mēģināju to izdarīt. Tāpēc varbūt tās ir tādas neprecizitātes, tad lūdzu mani atvainot. Un es saprotu, ar tehniku mums arī ir tā, ka īsti neiet. Bet tātad es esmu Vita Ukase, un šodien es pārstāvu projekta izglītojumiem funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveidi, un projektā es esmu Rīgas iekļaujošās izglītības atbalsta centra eksperte. Un mūsu projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojumiem ar funkcionāliem traucējumiem, lai viņi varētu veiksmīgi iekļauties izglītības sistēmā un pēc tam veiksmīgi iekļauties sabiedrībā. Tātad projekta aktivitāšu galvenie virzieni ir 3. Un viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir laboratorijas, ir 3 laboratorijas, un šodien arī pēc tam, kad jūs būsiet šīs darba grupās, jūs strādāsiet, tad tiksiet iepazīstināti arī ar Liepājas laboratorijas izstrādāto materiālu par bērniem ar autismu. Un tātad šo laboratoriju uzdevums arī ir izstrādāt mācību materiālus skolotājiem, interaktīvos mācību materiālus skolēniem, tāpatās arī informatīvus materiālus vecākiem, kā arī sagatavot profesionālās pilnveidas programmas skolotājiem. Vēl viens no projekta uzdevumiem ir tieši izglītojamo izpētes instrumentu izveide. Un tas ir tāds liels ieguvums, es domāju, speciālās izglītības sadaļā, jo psihologi janvāra un februāra mēnesi ļoti citīgi mācījās projektu ietvaros un saņēma ļoti daudz jaunus instrumentus, un šīs mācības vēl joprojām turpinās, lai mēs varētu ar vienotiem instrumentiem visā Latvijas teritorijā pārbaudīt bērnu spējas un ieteikt viņiem atbilstošāko izglītības programmu un arī ieteikt labākās palīdzības metodas, jo šie instrumenti palīdz noteikt bērnu stiprās un vājās puses. Bet tieši tā joma, kurā es darbojos šajā projektā, ir iekļaujošās izglītības atbalsta centri. Un arī šodien, tāpēc arī tik plaši visu Latviju pārstāvēt šajā konferencē, kad liela daļa no šiem iekļaujošās izglītības atbalsta centru cilvēkiem ir atbraukuši uz Rīgu, lai būtu kopā ar mums. Un Latvijā tātad ir izveidoti 8 iekļaujošās izglītības atbalsta centri, un te es varbūt tās uzreiz likšu jau jums karti. Tātad ir 8 iekļaujošās izglītības atbalsta centri Valdos, Daugavpilī, Valmierā, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā un Rīgā. Un tātad šodien es arī sīkāk pastāstīšu gan par visu centru darbību, gan vairāk tieši par Rīgas iekļaujošo atbalsta centru, ko tad viņi ir paveikuši šī projekta īstenošanas laikā. Un iepriekš nepieminēju, kad projekts tika uzsākts, šie centri sāk darboties projekta ietveros no 2011. gada 1. augusta. Vēl īsi par centru funkcijām. Tātad centru galvenās funkcijas ir nodrošināt pedagoģisku medicīnisko komisiju darbību, nodrošināt bērnu un skolēnu izpēti, lai ieteiktu atbilstošāku izglītības programmu, lai ieteiktu atbilstošāko palīdzības veidu,
Tāpat tās arī konsultēt vecākus, skolotājus, medicīnas darbiniekus, kā arī rīkot apmācības seminārus. Un tālāk es pastāstīšu nedaudz par skaitļiem, kādi tad ir tie skaitļi, ko centri ir veikuši. Tātad pavisam ir notikušas 377 pedagoģiskas medicīniskās sēdes visos 8 centros kopā. Bet, protams, Rīga ir lielākā pilsēta un tāpēc ļoti liels bērnu skaits ir tieši izskatīts Rīgas pedagoģiskās medicīniskā komisijā un Rīgas iekļaujošās izglītības atbalsta centra pedagoģiskās medicīniskā komisijā ir notikušas 127 sēdes. Pavisam ir izvērtēti 4716 izglītojumiem, no tiem Rīgā 2809. Tātad redzat, liela daļa no šiem izglītojumiem ir izvērtēta tieši Rīgā. Liels darbs centros tiek veikts tieši sniedzot konsultācijas, un šīs konsultācijas tiek sniegtas klātienē. Pavisam centros kopā ir sniegtas 8308 konsultācijas, un Rīgā 2809 konsultācijas. Tas tie bija skaitļi, ko es jums saucu, tie bija par izvērtēto bērnu skaitu. Tātad pavisam izvērtēt 1771 bērns, un Rīgā 2809 bērni ir izvērtēti pedagoģiskās medicīniskās komisijās. Bet konsultācijas ir sniegtas 8308 vecākiem, skolotājiem vai kādiem citiem pašvaldību darbiniekiem. Un Rīgas iekļaujošās atbalsta centrs ir 2089 vecākus skolotājus konsultējis. Viena no galvenajām funkcijām, kā jau teicu, ir semināru organizēšana. Un pavisam ir organizēti 294 semināri, un Rīgā ir 28 semināri norganizēti. Un pavisam kopumā ir apmācīti 7450 pedagogi vai citi atbalsta darbinieki, kas darbojās izglītības iestādēs. Un Rīgas iekļaujošais izglītības atbalsta centrs ir apmācījis 789 darbiniekus. Tāpat mēs esam veikuši arī apmācības seminārus, kur visi centri sanāk kopā, lai varētu šo projekta mērķi īstenot visā Latvijā. Un tāpēc arī centriem ļoti regulāri notiek šī kopā sanākšana, un pavisam ir notikuši 14 semināri, kur centri sanāk kopā, diskutē un iegūst arī teorētiskas un praktiskas zināšanas par speciālas izglītības jautājumiem. Un šī mācību gadā bija tāda ļoti laba lieta, kad bija 6 semināru cikls, kad visā Latvijas teritorijā centros notika semināri, un 6 lektori braukāja pa visu Latviju, lai vienoti stāstītu vai par kādu metodiku, vai par kādu skatījumu uz kādu jautājumu. Un šeit jūs redzat šīs tēmas. Tātad pirmās 2 tēmas bija tās, kuras varēja klausīties pedagoģiskās medicīnisko komisiju darbinieki. Tātad par šo priekšmetu klasifikāciju, to klausījās psihologi. Un visi pedagoģiskās medicīniskie darbinieki tika apmācīti ar Minkēnas funkcionālo testu strādāt, tātad veikt šo Minkēnas funkcionālo diagnostiku bērniem līdz 3
3 gadu vecumam. Tālāk semināri bija gan par agrīno diagnostiku, tādu bērnu no 3 līdz 6 gadu vecumam attīstību, arī par valodas sistēmas 3 līmeņu diagnostiku. Bija ļoti vērtīgs šis seminārs. Un divas pēdējās semināra tēmas, kur mēs runājām par bērniem ar psihiskās, ar garīgās veselības traucējumiem. Un šeit mēs skatījāmies gan no tāda ārstu skatījuma, gan arī no psihologa skatījuma, kā atpazīt šos bērnus, kā palīdzēt strādāt ar šiem bērniem. Un mērķa autori gan bija pirmsskolas skolotāji, gan arī skolas skolotāji. Un tādējādā veidā mēs esam priecīgi, ka visā Latvijā šis skatījums kļūst daudz maz vienāds. Un mēs ceram, ka projekta nobeigumā bērni gan Balvos, gan Liepājā, gan Rīgā, apmeklējot pedagoģiskās medicīniskās komisijas, tiks izvērtēti pēc vienādiem kritērijiem. Un projekta ietvaros arī mani kolēģi bija Zviedrijā, un tā atziņa, ko viņi atved no Zviedrijas, man ir tā ļoti iepatikusies, kad viņi iepazinās ar Zviedrijas izglītības sistēmu. Un Zviedrijas speciālisti apgalvo, ka viens no galvenajiem viņu tāds uzdevums, kad bērns ienāk izglītības iestādē, viņi uzskata, ka ļoti svarīgi ir tas, ko bērns aizejot mājās no izglītības iestādes aiznes nevis rokās, bet tas, ko bērns aiznes sirdī mājās no izglītības iestādes. Un es domāju, ka tas ir arī mūsu tāds uzdevums, kad mums vajadzētu par to vairāk domāt. Tas arī viss, ko es esmu šodien plānojis jums pastāstīt. Un tāpēc man aicināja, lai savas uzstāšanās nobeigumā es pieteiktu filmu Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola.